Labrītiņ no rītiņa, 31. maija rīts. Tas nozīmē, ka šodien mums ir 3. nedēļa. Esam Castelu Branku, ja, tā bija tā vieta saucās. Vienkārši garām braucot, nakšņojām te tādā hostelītī. Nezinu, sakarā ar svētkiem vai sakarā ar to, kad kaut kādu citu iemeslu dēļ, bet naktsmājas šajā reģionā bija ļoti dārgas. Nu ko, šodien solu ļoti karstu dienu, pat līdz 38 grādiem. Brauksim un mēģināsim cīnīties ar karstumu. Jā, Artur, tu esi gatavs? Davai, davai. Esam tikuši līdz Elvai. Un tie kā vienmēr ir šausmīgs slīpums. Nu tāds slīpums, ka gandrīz paši gāžās apkārt. Grūti noparkot moci tādā slīpumā. Iesim skatīt cietoksni. Ir jau bišķiņ arī. Ir jau bišķiņ. Jā, bet ir rakstīts, ka Ķieģelis izņemot busus un autorizētas automašīnas. Nezinu. Te izsabraucis? Nu ir, jā. Bet nu. Visi tie autorizēti? Nezinu. Es ieraudzīju Ķieģeli. Es tev teicu, ka Ķieģelis. Tev arī? Grūti man tev pateikt. Redz, tur jau parkingam būs zīmīni klāt. Sēnā jau tīrtā neko, bet sāk jau... Tev liels cietoksnis. Jau spiest, jau sāk jau. Tā nopirkām biļetes un ejam iekšā. Kas tur bija par tiem zvaigznes formas cietokšņiem? Es saku, bet īstenībā... Nav skaidrs, kāpēc viņi tieši tādā formā viņas būvēja? Nē, kad kādu nocietinājumu, tad vairāk ir tā kā kaut kāda... Kādreiz kaut kāda cita civilizācija taisījusi kaut kādu, laboratoriju. Tur ir interesanti, viņš smalk tādas lietas. Viņš saka, kāpēc šitas ir uztaisīts tur iekšā kaut kāds. Bet tas neatbilst vispār. Te reku laikam var iet iekšā.
neatbilst, un sevišķi tā galvenā ēka. Jā. Tā galvenā. Neliela fotoizstāde. Pēc fotogrāfijām spriežot, te vispār vēl stipri nesen viss ir bijis diezgan bēdīgā stāvoklī. Tur tālāk arī var iet. Galvenais, lai mēs nenomaldamies. Tev ir plāns. Kaut kāds ir. Oho. Un te kas tā? Tas tev bijis. Liels pluss, ka te ir patīkams vēsums. Galvenais, lai mēs nenomaldamies. Jā, jau varēja. Viņš ir tiešām vecs. Uzskatīja, ka tīri vecs, forti. Mēs vēlāk palasīsim to bukletiņu, ko mums iedeva, tad mēs zināsim, kurā gadā viņš ir celts, kas un kā. Viņš daudz, kas viņam nepatīk. Jā, bet tas bija tieši pa šito cietoksni? Man liekas pa šito. Kaut kur Spānija, Portugāla. Reku, te vēl uz augšu var iet, redzi? Jā. Tu gribi iet tieši tur? Nu, davai ejam vispirms te iekšā. Kaut kas te viņam nepatīk aizmirst. Un tad jāmeklē tas video, jāskatās. Viņam daudz video. Jā. Tā jau var iet uz visām pusēm, tad tiešām var apmaldīties. Īstenībā tā ir diezgan pamatīga staigāšana. Jā. Katrā tajā atzarojumā, lai uzkāptu augšā. Bet tur noteikti ir skaists skats uz apkārtni. Kāps te vismaz jēna. Jā. Bet nu uzkāps te pastīsies. Kas te notiek? 07, nezinu. Te. Kur? Vai, ka te šauri. Pilsēta ir redzam. Un tur viss. Jā. Tālāk tur netiek. Un tur arī tāpatās. Jā. Nu kā? Te ienaidnieks izraujās te. Aha. Pa šitiem var šaut virsū viņu. Kas tas redzi? Tas ir parasts. Tur vēl viens cietoksnis ir akvedukts. Mēs to arī braucam. Nu, mēs cauri laikam braucam. Tur redzi, ceļš tur iet. Es te gribētu tikt tur augšā. Nu ejam. Meklēt, kur tur ir kāda tikšana augšā. Paša augšā. Jā. Man liekas pa šitu. Jo no ārpus, man liekas, nekur nav nekāda pieeja šitam brīnumam. Tad kaut kur nav reku jāiet lejā un tad jāmeklē kāpnes uz augšu. Reāli, ka no iekš tas varētu būt. Nu jā, jo, tur redz, viņš ir pa vidu un apkārt ir, reku, tur cilvēks jāgāja iekšā. Es tur izgāju ārā. Tām. Mēs augstāk izgājām ārā. Jā? Nu, davai. Bet kāda funkcija šitam logam? Un tu arī par to stāstīji. Tad. Tur pretī cilvēki vēl ir. Bet jēga es tam neredzu. Tāda raka būsim. Beidzot augšā. O, te arī Capella Nossa Grassa. Ja vien nebūtu tik karsts, tad būtu vispār ideālīgs. Beidzot, mēs atradām to vietu, kur var iziet. Te vēl daudz tur ir. Jā. Davai ejam. Nemaz nebija tik viegli. Dabūjām pamaldīties, kamēr atradām trepas.
Atkal skaistas bildes. Var paskatīties un ieraudzīt to cietoksni un tādu. Kādu te staigājot un neredzējuši, jo man liekas, tas smukums ir arī no augšas, no putnu lidojuma, kad var skaidri redzēt to viņa zvaigznes veidu formu. Nu, tur arī var iziet ārā. Te forši vējiņš uzpūta. Bet viņš neizskatās īsti ne pēc Vilhelma, ne pēc Šauburga. Skaists pats, patīkams vējš. Ko vēl vairāk var vēlēties, mēs beidzot atradām to vietu, kur var tikt augšā. Nākošais uzdevums būs atrast to vietu, kā var tikt ārā. Nav nemaz tik vienkārši te tas viss. Skaisti jau ir ļoti tie skati. Nu jā, bet var redzēt, ka tur ir tāds zars vai stars, te reku ir viens, tad atkal nākamais. Un tā viņš ir tādā interesantā zvaigznes formā uzbūvēts. Čēlis man teica, uzpakojies, es tev tūlīt parādīšu, kur ir izeja. Bišķiņ mēs te maldamies, bet varētu būt, kad mēs esam atraduši. Pāris reiz apgājām uz riņķi, un tagad kaut kur ejam. Tāks, tālāk, pa labi, ne pa labi taču ne, šita visloģiskāk būtu. Tur var? Nu, davai. Varētu būt. Galvenais, lai mēs pēc kaut kāda laika atkal nenonākam turpat. Aha, tomēr nē. Tomēr nebija pareizais virziens. Tā, pagā. Te šite, jā? Nu, jā, atvarī. Tāks. Nu tā, kaut kur mēs būsim zemāk tikuši beidzot. Tāks, nu te ir vienkārši, te ir reku. Mēs, man liekas, tā ir ienācām iekšā, ne? Nobildē to ieeju. Jā, nu tā. Nu jā, tā mēs te visi esam iztaigājuši. Uz riņķi vien. Tas ieģels baigi aktuāli ir tad, kad te ir pilns, bet šodien tad toči nav pilns. Un tad tās slīpās vietas mašīna nopirkot varbūt ir viegli. Nezinu. Mašīna ir vieglāk nopirkt. Nu jā, bet moci un ir sevišķi smagumu, nu diezkas nav. Un tad man tev būs jāpalīdz iztumties, un tad es gribētu, ka tu nobrauc kaut kur lejā, kur ir līdzenāks, un es varētu mierīgi bez stresa uzkāpt. Jā, reku tur pirms līkuma tu varēsi uzkāpt. Jā. Tā man vēl navigācija jāuzliek. Es kaut kādā ēnā ieiešu. Mums motis arī ir ēnā. Tas ceļš rekāds ir gājis. Jā. Tur. Ar līkumiem, re? Jā, un grubuļiem. 2, 3, tagad čulski. Tā. Vai pretnieks Lielgabals nevar, bet Lielgabals pa šitādi nevar. Jā, un reku tur akvedukti. Man tāda sajūta, ka mēs tur laikam brauksim cauri, tā kā kamēr tur ir pa grābienam. Nu ko, mēs lēnām tagad brauksim Portugāles, Spānijas robežu virzienā. Portugāla ļoti skaisti. Mēs gribētu te atbraukt vēl. Galīgi ne pa tēmu. Jā.